Galvenais ir sākt, jā? Protams, viss sākās ar sākt. Ogres rajona Lēdmanas pagasta zemniece Zenta Dreiska nespēja atcerēties, kad sasējusi pirmo sieru rituli. Tas bija sen, jo viņas māma vienmēr uz Jāņiem pati sējusi sieru un bijis jāpalīdz. Tomēr kopš pagājušā gada augusta šajā piena mājā sieras tiek sietas krietni biežāk nekā agrāk. Sākoties krīzē, Zenta saskaitās par zemajām piena iepirkuma cenām un sāka pienu pārstrādāt pati, radot dažādus siera veidus. Jāņiem viņas piedāvājums ir neticami vienkāršs, bet ļoti garšīgs, lai gan saimniece atzīst, ka katram sieras sējējiem rezultāts būs atšķirīgs. Man te viena tante atnāca palīgā un nesanāk viņai tāds. Tas pats, viss piens, tas pats, plīts tā pati, katliņi tie paši, visi, un nesanāk. Zentas piedāvātajai receptei ir vajadzīgs lauku piens, citronskābes, sāls un ķimenes. Piens jāuzkarsē līdz 80 grādiem, tad vispirms jāpieber sāls, tad jāiemais ķimenes un visbeidzot pārsteikrots atkarībā no piena daudzuma citronskābi. Tomēr šo recepti katrs var uzlabot pats pēc savas gaumes. Visu, ko var likt pilnīgi. Arī šitās te, kaņepes arī garšīgi ir. Rozīnes var, kanēli var. Kad cūkals no siera masas ir atdalījušās, tās jānokāš. Nokāstais siers jāliek zem atsvara vai zem maisiņā ietīti ķieģeļi kā šeit vai piepildīts ūdensburks un kādu laiku jāpatur. Un cik ilgi viņš stāv? Tur jau tas knips sākās, ka ilgi nevar pārturēt. Pāris minūtes un tad kūpošais ritulis tiek apkaisīts ar sāli un Jāņu cienests ir gatavs. Vaicājot, kāpēc tomēr tik maz cilvēku paši sien sieru mājās, saimnieces atbild ir īsa – slinki. Un latvieši slinki palikuši. Lielākā daļa tikai gaida, ka pienesīs klāt, kur varētu kūts stāv tukšas un varēja vistu turēt cūciņu priekš sevis, lai nav jāpērk. Viņš pasaka, neatmaksājas. Es saku, visu, ko cilvēks dara priekš sevis, atmaksāja. Šajās mājās ir gan Jānis, gan Pēters, tāpēc sierēdāju te netrūks. Un apaļajam ritulim šajos svētkos ir jābūt uz galda. Tā kā siera apaļā forma simbolizē sauli, tad laužot no tā pa gabalam, katram ēdājam ir iespēja paņemt sev daļu saules spēka. Dace Goldmane, Raits Valters, LNT.